Vai zināji, ka olimpiskās lāpas stafete jau ir uzsākusi savu ceļu uz Olimpiādas spēlēm Parīzē? Olimpiskā liesma tika iedegta 16. aprīlī Olimpisma šūpulī Olimpijā, Grieķijā, kur senos laikos notika antīkās olimpiskās spēles. Olimpiskais simbols, olimpiskā liesma, tāpat kā olimpiskie apļi, simbolizē olimpiskās saimes vienotību. Kā tiek iedegta olimpiskā liesma? 1912. gadā Pjērs de Kubertēns izvirzīja ideju, ka olimpiskā liesma jāiededz pirms katrām spēlēm senajā Olimpijā. Tāpēc joprojām tā tiek iedegta tieši tur, Hēras tempļa drupās, vairākus mēnešus pirms olimpiskajām spēlēm, izmantojot saules starus un spoguli. Pirmo reizi tā tika iedegta 1928. gadā, pirms Olimpiādas spēlēm Amsterdamā. Katrām olimpiskajām spēlēm īpaša lāpa. Lāpa ir veidota tā, lai izturētu vēja, lietus, sniega un karstuma ietekmi. Lai nodrošinātu liesmas degšanu, lāpa ir pildīta ar gāzi. 2024. gada Parīzes Olimpiādas spēļu lāpas dizainu veido gluds sudraba krāsas tērauda cilindrs. Lāpas svars ir 1,5 kg, bet garums 70 cm. Lāpas stafete. Antīkajās olimpiskajās spēlēs vēstneši apceļoja Grieķijas teritoriju un pasludināja svēto pamieru. Arī mūsdienās skrējēji, kuri nes olimpisko lāpu, savā ceļojumā apliecina miera vēsti pasaulē. Lāpas stafete pirmo reizi notika 1936. gadā, pirms Olimpiādas spēlēm Berlīnē. Liesmu ar olimpiskās lāpas palīdzību tūkstoši skrējēju stafetes veidā nodod viens otram, līdz lāpa sasniedz spēļu galveno stadionu. Olimpiskās lāpas sākumposms vienmēr ir nemainīgs. Tas ir Grieķijas teritorijā, no Olimpijas līdz Atēnām, kur 1896. gadā notika pirmās mūsdienu olimpiskās spēles. Lāpas pārvietošanas veidi ir dažādi. To var nest un vest, piemēram, ar lidmašīnu, automašīnu, suņu pajūgos vai ar zirgu. Pa gaisu ar to ir lidojis tramplīnlēcējs. Arī tu vari kļūt par olimpisko lāpnesi. Olimpiskās lāpas stafete pasaulē vēsta par gaidāmajiem svētkiem, olimpiskajām spēlēm un sludina mieru un draudzību. Pirms katrām spēlēm īpašā konkursā tiek izvēlēti aptuveni 10 000 lāpnešu. Pirmais olimpiskais lāpnesis no Latvijas bija Mārtiņš Zemītis. Pirms Olimpiādas spēlēm 1992. gadā Barcelonā. Olimpiskā liesma iemirdzas Olimpisko spēļu stadionā. Olimpiskās lāpas stafetes noslēdzošajā posmā tiek iedegta lielā lāpa, kas deg visu spēļu laiku. 2024. gada 26. jūlijā redzēsim, kā Parīzes Olimpiādas spēļu atklāšanas ceremonijā tiek iedegta lielā lāpa. Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas laikā olimpiskā liesma tiek izdzēsta, lai pirms nākamajām olimpiskajām spēlēm tā iemirdzētos atkal.